Pirms pāris gadiem, kad izdzirdēju vārdu kakao, tas man bija šokolādes dzēriens kafejnīcā un kaut kas salds un kaut kas nebija sevišķi izpratnes par to un vispār savienošanās ar šo augu. Pagājuši gadu, kad sāku vairāk ikdienā dzert kakao, tad sākumā tas bija ar augu pieniem, ar kazas pienu, ar kokos pienu, un ar dažādām garšvielām, saldinātājiem, un pakāpeniski tas palika arvien tīrāks un tīrāks. Un arvien vairāk izjūtu šo augu, un tagad man kakao ir kaut kas, tas nav tikai par dzērienu, tas ir par svētbrīdi, tas ir par būšanu šeit un tagad, tas ir par būšanu šeit un tagad ar tuviem cilvēkiem, savienošanās ar sevi un ar cilvēkiem. Un tagad vēl šis dzēriens ir kļuvis vēl īpašāks, jo pupiņas no Kolumbijas tiek šeit grauzdētas Zvangās un arī maltas. Un mēs šeit veidojam kakao pastu, ceremoniālo kakao pastu un dalamies ar to ar cilvēkiem. Un tas nav tikai par dzērienu, tas nav tikai par kakao, tas ir arī par to mīlestību, ko mēs ieliekam, veidojot šo dzērienu. Un paldies Mātei dabai par to, ka mums ir iespēja baudīt kakao. Un paldies Lienai par to, ka viņa ienesa Zvangās kakao un ka man šis dzēriens ir ieguvis pavisam citu jēgu. Un paldies dzīvībai.